Mūsu taustes sajūtas var būt atslēga uz reizēm neizprotamo jauno materiālu pasauli. Zoja Laflina, Londonas Universitātes materiālu krātuves pārzine, ir gan māksliniece, gan zinātniece. Viņai aizraušanās ar materiāliem asociējas ar sajūtām un jautrību. Lai patiešām izprastu materiālus, tie ir jāaptausta, un šis ir viens no materiāliem, ko man visvairāk patīk aptaustīt. Tas ir diezgan smags, kaut gan tā neizskatās. Tas ir mīksts un smalks, ļoti delikāts. Katra dzīsle ir aptuveni 10 reizes smalkāka par cilvēka matu. Tas ir neticami, jo šis ir 100% tērauds. Tomēr tas ir ļoti, ļoti mīksts, ļoti zīdains. Tas nedaudz atgādina manu vecāku kaķi. Tas ir skaisti, elegants tērauda dzīslu kamols. Skaisti. Zojai materiāli patīk arī tāpēc, ka tie savieno pagātni un nākotni. Līdz ar sintētisku ādu, kosmosa kuģu zupu, dimantiem un zeķēm, Zojai patīk komiķi un materiālās pasaules pārveidotāji. Šis pat tiešām vienkāršais stieples gabals patiesībā ļoti neparasts. Tas daudz vēsta par materiālu kristālisko struktūru, kā arī materiālu un priekšmetu attiecībām. Es to nolieku šeit un paņemu šo lodlampu. Mums nepieciešams nedaudz siltuma, lai aktivizētu stiepli. Es ieslēdzu lodlampu un... Lūk, tā pārvēršas saspraudē. Šeit materiāla kristāliskā struktūra pārkārtojas un kristāli atgriežas stāvoklī, kādā tie bija izveidojoties. Tādējādi šī materiāla atmiņa ir kristālu atmiņa, un tie pārkārtojas, lai izveidotu saspraudes formu. Kaut gan Zoja apgalvo, ka materiāli ir maģiski, viņa ļoti labi zina, ka tie nebūtu nav maģiski. To īpašības ir izskaidrojams ar dabas zinātņu palīdzību. Ir grūti no tūkstošiem materiālu izvēlēties vienu iecienītāko, bet ja man tomēr jāizvēlas, es teiktu, ka tas ir aerogels. To mums ziedoja NASA reaktīvās vilkmes laboratorija, un kad viņi to izgatavoja, tā bija vieglākā cietviela pasaulē. Bet tā ir zila tā paša iemesla pēc kā debesis. Tas saistīts ar gaismas izstarošanos caur materiālu, nevis dažādu viļņu garuma absorbēšanu un atstarošanu. Aerogels ir kā debesis cietā formā. Tas tika izveidots, lai notvērtu zvaigžņu putekļus, tāpēc tas ir kā dzejolis. Vai ir kas vēl poetiskāks par vieglu materiālu zvaigžņu putekļu notvēršanai?